mūsu skaņdarbi bija vairāki. Bija latvieši, bija amerikāņi, jaunzēlandietis. Tā kā ļoti tāda tēlaina programma nosaukuma Dzīvības balsis. Un tā radusies ir kā rezonance vispār uz tiem notikumiem pasaulē, kas notiek pēdējo gadu laikā. Jā, Trio Spektrum ir slaveni ar to, ka viņi trešo cilvēku, trešo instrumentu izvēlas kaut ko vienmēr citu. Un šis ir laikam periods, kad jūs izvēlējāties citu instrumentus. Šāda veida dzīvības balsi piesaistījāt. Visi šie instrumenti, gan marimba, gan arī vēl citi, kas ir tie noskaņu instrumenti, viņi pilnīgi tādi tā kā ziņo par kaut kādu aizvēsturi. Jo es varu sajusties tiešām brīžiem kā Āfrikā, vai brīžiem kā Jaunzēlandē, vai Indijā, un kad tie tembri, ka viņi tik ļoti saslēdz to stēls un iztēli un aiznes kaut kur pilnīgi citur. Jā. Tā kā tas paver pilnīgi noteikti robežas. Ir gan trio, gan arī tātad flauta un marimba, un nākotnē arī klavieris un marimba droši vien. Jā, un mēs pasūtinājām skaņdarbu izcilējai komponistē Selgai Mencei, un viņi tieši mums radīja nakts dziesmas. Un tas bija tāda ierosme un tāds, protams, vienmēr tāds liels pārdzīvojums un tāds, ka pirmo reizi tieši mēs varam kaut ko atskaņot un kā tad tas paliks. Jā, un vai var teikt, ka tas no šī izauga tā programma, vai ne? No savā veidā izauga, jā. Mākslinieks, es domāju, ir pirmais, kas to tā kā izpauž caur sevi. Man liekas, jebkurā mākslā, un tas arī ir jādara. Es domāju, ka māksla tieši tā, kas šīs sajūtas, transformē. Māksla ir tieši tas vidutājs, tas veiksmīgākais, vai ne? Ka nevis tāds kāds ziņu mēdī, kas baida cilvēkus ar jaunākajām aktualitātēm pasaulē, bet mākslā savukārt tas viss ir transformēts tajā mūzikas valodā. Un tas nav tik biedējoši, bet tomēr cilvēkiem ir nepieciešams līdzpārdzīvojuma telpa, un tad māksla to arī sniedz. Bet mēs izjūtam kaut ko, piedzīvojam kopā, un tad tas ir tas mirklis, mēs esam savienojušies, jā, un tā tuvība radusies lielāka. Tā kā mums ir arī jaunas idejas jaunai programmai. Ir jau tēma, un ir jau komponisti jau stāv rindā. Kāds pusgads būs? Jā, šajā gadā tas notiks, jā. Šito vēl mēs ar šo programmu braucam, un nākamā top. Paldies! Jā, paldies! Super!